Labdien, visi Latvijas valsts iedzīvotāji! Mans vārds ir Arturs Skaimiņš, un es pie jums vēršos politiskās partijas KPV LV vārdā. Es šobrīd atrodos lidostā Rīga, kur patiesībā ir gan gals, gan sākums. Daudziem no jums rādi vairs nedzīvo Latvijā. Daudz ir aizbraukuši projām un turpina braukt projām. Vai atgriezīsies? Nezinu. Vai jūs to zināt? Domāju, ka nē. Uz sliekšņa ir pašvaldību vēlēšanas 3. jūnijā. Visas partijas jums kaut ko solīs, kaut ko piedāvās. Lasīs entās programmas ar entajiem punktiem. Ko tik nedarīs? Kādas ceļus labos vai nelabos? Šeit aiz mans muguras sākās cilvēkiem jauna dzīve. No Latvijas katru dienu 60 cilvēki ar savu iedzīvu pārvācās uz citu valsti. Visbiežāk tas notiek caur šo te punktu, caur lidostu Rīgu. Latvijā cilvēki ir aizmirsuši, ka viņiem ir tiesības. Un kādas ir viņu tiesības? Un viņu tiesības ir pieprasīt to, kas viņiem godīgi pienākās. Nav normāli tā plaisa, kas ir starp politisko elitu valstī un starp iedzīvotājiem, kas maksā viņiem algu. Kā to var samazināt? Ja cilvēku valstī paliek arvien mazāk, tad šī plaisa paliek arvien lielāka. Jo balsošanā piedalās arvien mazāk cilvēki. Ko es tagad dzirdu atkal, 60 cilvēki tikko atkal pamet Latviju. Gada laikā 25,000 cilvēku aptuveni. Un tie ir tikai tādi optimistiskie dati. Es personīgi domāju, ka tas ir daudz vairāk. Un tagad es vēršos arī pie visiem pensionāriem, kas man šobrīd skatās, kurus iepriekš varbūt es neesmu uzrunājis. Jums ir iespēja izdarīt tā, lai jūs svētkus, kurus jūs esat raduši svinēt, jūs varētu svinēt kopā ar visu savu ģimeni. Arī tā, kas ir aizbraukusi prom. Uz Angliju, vai uz Vāciju, vai uz Norvēģiju, vai uz Zviedriju, vai uz Īriju. Jums ir iespēja to darīt, bet tur ir tikai viena lieta, jums tas ir jādara. Neviens jūsu vietā šajā valstī neko nedarīs. Jums tas ir jādara pašiem. Kā? Pirmkārt, jums ir jāpiedalās pašvaldību vēlēšanās 3. jūnijā. Tā ir pirmā lieta. Jo pēc tam nedrīkst nekādā gadījumā čīkstēt un īdēt un teikt, ka jā, bet ko tad es? Ja tu negāji un nebalsoji, tad pēc tam tev nav tiesības pārmest nevienam neko, ka valstī ir slikti. Ļoti daudz no jūsu tuviniekiem no Latvijas ir aizbraukuši tieši tāpēc, ka pie varas mūsu valstī ir politiskais kartelis. Tie vada un stūrē mūsu valsti kā vien grib. Ļoti daudzās Latvijas pašvaldībās ir tādi kā pašvaldību vadītāji, kā dinozauri. Un tad mēs varam tikai paskatīties uz sevi spogulī un tad saprast par to, kā tad viņi tur var būt tik ilgus gadu sasaukums, kādā veidā, ja par viņiem balso, tad kurš par viņiem ir balsojis? Un kurš pēc tam čīks, kad mums ir kaut kāda Lemberga vai Salceviča vai, es nezinu, entās pašvaldībās, kur cilvēki ir vienkārši aizsēdējušies. Aizsēdējušies. Uz pārmaiņām šobrīd nekas neliecina. Es lūdzu jūs katru piecelties kājās, apzināt savas tiesības, pieslēgties un mainīt mūsu valsti kopīgi. Es lūdzu jūs atbalstīt KPV LV komandu savā novadā. Balsojiet par KPV LV. Tiekamies vēlēšanās!